Viņš vēlējās nozagt video novērošanas kameru un tagad būs slavens visā Latvijā. Kāds apsardzes firmas darbinieci naktī pamanīja, ka kamera tā dīvaini sāk kustēties un pēkšņi tajā parādījās roka ar lauzni. Sievietē bija skaidrs, ka pie kioska notiek kaut kas nelāks un nekavējoties turp sūtīja ekipāžu. Ieskatieties rūpīgi zagaļu sejā, varbūt tieši jūs palīdzēsiet atrast šo cilvēku. Turpina Inns Ķergavs. Vakarā 11. vakarā neparastu kustību novērošanas kameras pārādītajā attēlā pamanījusi Skorpions apsardzes operatore. Viņa nekavējoties uz Deglavu ielas pluspunkta kiosku nosūtījusi patruļu. Pēc brīža monitorā parādījies arī pats vaininieks. Sāk kustēties mūsu video kamera, kas lika uzreiz viņai saprast, ka kaut kas nav labi un nosūtīt uz turienu operatīvo mašīnu. Operatīvā mašīna ieradās pusotras minūtes laikā, paradoxāli, bet video kamera, kas filmē konkrētu objektu pluspunktu kiosku, ja, bija jau demontēta. Un cilvēki, kas to bija izdarījuši, aizskrējuši bija prom un nebija atrodami. Visticamāk attēlā redzamais vīrietis šoreiz pārreķinājies un neņēmis vērā tādu sīkumu, ka novērošanas kamera visu datus pārēd apsardzes firmai un pati video materiālu nesaglabā. Tādējādi viņš tikai visiem atklājas savu seju. Mūsu lūgums ir, ja kāds atpazīst redzamo seju, atzvanīt mums vai policijai, noteikti par kaut kādu atlīdzību, mēs būtu gatavi uzzināt, kas tas ir par cilvēku. Apsargi pārliecināti, ka kamera noņemta, lai tūlīt pēc tam kiosku apzagtu. Par laimi noziegumu veiksmīgi izdevies novērst. Mēnesi atpakaļ šajā kioskā bija diezgan smaga zādzība, uz kuru mēs, diemžēl, neuzspējām arī atbraukt, jo laiks bija diezgan mazs, bija 2 minūtes tai zādzībai. Un ir aizdoms, ka konkrētā šī persona ir tā, kas iespējams arī pagājušajā mēnesī aplaupīja šo kiosku. Atgādinām, ka visi pluspunktu kioski ir aprīkoti ar vairākām novērošanas kamerām katrs. Inns Ķergavs, Agris Blumfelds, Degpunktā.